Pagājušā gada man personīgi bija pārsteigums zināms tas, ka obligāciju segments ir uzrādījis tik labu uzrāvienu. Es nebiju gaidījis, ka tik daudz jaunu emitentu parādīsies kapitāla tirgu un ka darījuma apjoms būs tik liels, ka viņš pārsniegs pat izsniegto kredītu apjomu. Tas noteikti bija pozitīvs pārsteigums. Un vēl viens pārsteigums bija tāds, ka arī mediju telpā kapitāla tirgus tēma bija vēl aktuālāka nekā tas ir bijis iepriekšējos gados. Kaut gan šeit ir jāsaka, ka varbūt tā piegarša bija nedaudz ar rūgtuma pazīmi, jo Air Baltica, kas iepriekš bija ziņojis par saviem plāniem taisīt IPO, tomēr tos IPO plānus ir nolicis malā, vismaz patreizajā brīdī. Lielā mērā tā publiskās telpas ziņas, viņas bija veltītas Air Balticam ar tādu negatīvu varbūt piegaršu. Ja. Līdz ar to par IPO tēmu tiek runāts vairāk, bet tas rāmojums, kas ir tajās ziņās, viņš nevienmēr ir tā kā pozitīvs un nevienmēr parāda kapitāla tirgus iespējas, bet brīžiem ir ar tādu negatīvu konotāciju.